Labvakar visiem, labvakar šajā pirmajā mūsu Zoom pēc jaunā gada. Nu, kā bija solīts, šodien mēs runāsim par tādu tēmu kā mērķu uzstādīšana. Kurš no jums kaut vienu reizi ir rakstījis mērķus? Droši uzrakstiet čatā vai ielieciet kādu īkšķīti, ja? Es domāju, ka, es tā gribētu cerēt. Es šobrīd nezinu. Es redzu īkšķīt, urā! Super, esmu rakstījis. Nu, tieši tā, domāju, tas nebūs nekāds ne brīnums, ne atklājums. Bieži vien mēs tomēr rakstam kaut kādus mērķus. Un pieļauju domu, ka šīs gads, jā, lasu čatā, ir, paldies, esmu, jā, super. Nu, tieši tā, es arī kādreiz esmu rakstījusi mērķus, bet, ziniet, uzzinot nedaudz savādāku tehnoloģiju, ko es esmu ievērojusi? Es rakstu mērķus, kuri sāk piepildīties. Vai jūs gribētu, lai arī jūsu mērķi piepildās? Es redzu, ka jūs mājat ar galvu super. Nu, tieši tā, priekš kam tad ir mērķis, ja viņš vienkārši ir uzrakstījis, ka viņš nepiepildās, un vai jūs piekrītat tam, ka jā, iespējams ir kaut kāda tomēr tehnoloģija, ir kaut kāda metode, kur nedaudz pamainot, varbūt formulējumu, varbūt apzīmējumu, varbūt vēl kaut kādas nianses, tas mērķis arī skan savādāk. Jā, es redzu jūsu reakcijas. Paldies, jā. Nu, tieši tā. Un šodien es ar jums gribētu padalīties ar tādu mērķu tehnoloģiju, ko es esmu apgūsi savu laiku, un dalīšos ar ekrānu, lai mēs atkal varam ar jums pastrādāt kopā. Mani var redzēt, noteikti dzirdēt, viss ir kārtībā, ja? Jūs redzat. Redzat, kas man ir ekrānā? Redzat, zirgs, jo daudzi zina, noteikti visi, ka nākamais mums ir zirga gads. Zirgs ir ļoti aktīvs dzīvnieks, jā, ļoti arī prasīgs dzīvnieks ar raksturu, un tāpēc, ja mēs uzstādām viņam pareizos mērķus, viņš noteikti mums varētu palīdzēt. Tātad sāksim, ķeramies, kā saka, zirgam pie ragiem, gribējās teikt, jā, bet, ķeramies darbam pie ragiem, un ar pirmo mērķu izvirzīšanas tehnoloģiju gribētu jūs iepazīstināt, kas saucās pavisam vienkārši it kā. Raksti mērķi no sevis, kas nozīmē es vai mēs. Es šodien vairāk runāšu dual life kontekstā, bet šo tehnoloģiju ļoti vienkārši var piemērot arī uz parasto dzīvi, un kā jau es biju solījusi, minēšu arī piemērus. Jūs katrs arī varat izlaist to caur sevi, arī katrs var uzrakstīt kādu savu piemēru vai savu mērķi, varbūt pārformulēt, lai viņš nav tā vienkārši vispārīgi, ja? Un mērķis, kas piepildās caur es vai mēs kontekstu. Piemēram, kas man nāk prātā? Es veiksmīgi attīstu savu biznesu dual life. Ja? Skan? Skan. Labi, vai, piemēram, mēs ar partneri vai ar ģimeni, vai tur ar draudzeni, draugu, kā nu kuram status attiecības, ja mēs ceļojam reizi gadā, piemēram, kompānijas apmaksātajā ceļojumā. Ir mērķis? Ir mērķis. Nākamais moments, kas ir svarīgi, jūs jau esat pamanījuši, ja, kad it kā piedāvā darīt tā, kad raksti tagadnes formā. Kad es braucu, es attīstu, es daru, es saņēmu, es pelnu, es dzīvoju, ja, piemēram, ja te var paturpināt, kaut vai elementāri, ja jūs šobrīd, piemēram, esat iedomājusies, gribētos jau pelnīt naudu ar to dual life. Esat domājuši par to. Droši ielieciet man čatā kādu plusiņu, ja, vai atsaucās tas, pa ko es stāstu, vai ir bijusi tāda doma, bāc, es gribētu arī pelnīt. Vismaz tik daudz, lai man sanāk produktiem. Ir bijusi tāda doma. Jā, skatos arī paralēli čatu. Jā, tieši tā ir. Kāpēc ne? Kāpēc gan ne? Tieši tā. Kāpēc gan atteiktos no tā? Bet, ja es vienkārši pasaku, ka gribētu pelnīt, tas tā nenoteikti skan. Bet, ja es rakstu, kad ar dual life es pelnu, piemēram, 200 eiro mēnesī, tas tev ir mērķis? Vai tā ir vienkārši kaut kāda vēlme ne par ko? Gribētos jau pelnīt, forši jau būtu, ja? Kā būtu, ja būtu. Rakstam tagadnes formā, kā es jau pelnu. Vai, piemēram, katru mēnesi es saņemu bonusus un prēmijas. Un ļoti feini būtu uzrakstīt kādus. Vai tie ir lojalitātes bonusi, vai tie ir par pieslēgumiem, vai tas ir komisijas par dziļumu, piemēram. Es tā atkal laižu ar marketingu plānu, ko mums ļoti veiksmīgi bija izstāstījis Pavels Lenārs. Tātad tagadnes formā, ka man jau tas ir. Es jau pelnu, es jau saņēmu, es jau dzīvoju, piemēram, ar ģimeni jaunā mājā, ja, vai jaunā dzīvoklī. Noticiet paši sev. Ziniet, nepavēlti saka, doma ir materiāla. Nākamais ir formule pozitīvi.
Neizmantojiet ne un negatīvus vārdus. Piemēram, nu tā, laižam atkal caur piemēram, ka nav tā, oi, kā es negribu parādus, es gribu, lai nākamgad man nebūtu parādi, ja? Nebūtu. Tas ir negatīviem vārdiem, ja? Tad atkal, kā to var pārformulēt, vai kā man ir apnicis, es negribu slimot, es visu laiku slimoju, es tā negribu nākamajā gadā. Vai tas ir mērķis? Nu īsti nē. Ja es pārformulēju to pirmkārt pozitīvi un noņemot ne un visus negatīvos brīnumus, ja, es negribu parādus, kā var noformulēt savādāk. Pastrādājam, jā. Es arī tagad te paskatīšos, ko jūs rakstat, kā var pārformulēt. Es negribu parādus. Kā varētu pateikt savādāk? Tā, lai tas ir pozitīvi un noņemot ne vai kaut kādu negatīvo noskaņu. Vai var to pateikt savādāk? Es pacietīgi gaidu, ja, kā es jau solīju, šī būs praktiskā nodarbība. Ja. Tātad, kā var pateikt savādāk? Es negribu parādus. Es negribu kredītus, es negribu ņemt kredītu, bet es gribu jaunu dzīvokli. Ja? Bieži vien dzirdam kaut kādas tādas frāzes. Piekritīsiet noteikti, ja? Jā, Inete izskatās ir apguvusi tehnoloģiju, ja? Esmu finansiāli brīva. Tieši tā. Vai es dzīvoju finansiālajā stabilitātē? Tieši tā, redziet, jūs jau daudz esat ļoti gudri. Tieši tā, es dzīvoju finansiāli stabili. Esmu finansiāli brīva. Neiet runa ne pa parādiem, ne pa kaut kādu negatīvo, ja, ļoti pareizi, īsi un konkrēti, esmu finansiāli brīva. Superīgi. Ejam tālāk. Ko piedāvā tālāk gudrie cilvēki, kas zina, kā uzstādīt mērķi, lai viņš piepildās? Nevērtēt mērķi tā, ka caur savu prizmu, ai, nu bāc, nu tas nav reāli, nu nē, nu es tā īsti negribētu rakstīt, ja, jo mērķa uzdevums pats par sevi ir kāds, viņam jābūt iedvesmojušam. Varbūt tas sākumā jums šķiet nereāls. Nu, piemēram, ja šobrīd jūs pelnat 100 eiro, tad pilnīgi droši uzrakstiet, ka es pelnu 1000 eiro mēnesī un jūtos droši, stabili. Vēl kaut kā var uzrakstīt, jā, tur iedvesmojuši, finansiāli brīvi vai vēl kaut ko. Tur jūs varat pielikt īpašības vārdus, kādi jums tīk, bet nebaidieties. Jūs noteikti redzat, man tik ļoti sasaucās mūsu decembra zūmi, Beate Kapceviča, par ko runāja. Ja? Noņemiet robežas savā galvā. Es pelnu, piemēram, 3000 eiro ar dolaifu. Varbūt šobrīd jums tas liekas, nu bāc, nu kur, man tikai viens cilvēks, viņš pieslēdzās tā, es ar viņu te 2 gadus ņemos, beidzot pieslēdzās, kādi 3000, pa ko jūs runājat? Mērķi tā nedomā. Ja? Jūs uzrakstiet paši priekš sevis un ticiet man, agri vai vēlu, jā, varbūt šobrīd tas varētu būt 1000, varētu būt 3, varētu būt 5, kā nu jūs jūtaties, bet uzlieciet sev lielāku mērķi, augstāku mērķi. Un tad, kad jūs vismaz sev runāsiet par to, agri vai vēlu, jūs tā vai tā pie tā nonāksiet. Nākamais moments. Aprakstiet maksimāli detalizēti. Kāpēc? Ja? Kāpēc to iesaka? Tāpēc, ka tādi vispārējie mērķi, nu, apmēram, es gribētu nākamgad ceļot. Nu, kolosāli, kur ceļot, kā, kāpēc, priekš kām. Atceraties Ludmila Valovāja, kad bija pie mums uz kompānijas, Dolaifa kompānijas 3 gadu svinībām, bija tieši arī šādi jautājumi. Kad viņa runāja par aicinājumu, stāstīja, uz kādiem jautājumiem būtu jāatbild. Ja? Un tur arī bija jautājumi, kur, kād, ar ko, cikos, ja? Cik maksā un tā tālāk. Jo, piemēram, mērķis, es gribētu nākamgad ceļot, nu, tas ir forši, protams, bet, ja es rakstu 2026. gadā, piemēram, nezinu, jūlijā, es ar ģimeni braucu uz Itāliju uz 10 dienām, kopā ar bērniem. Tagad fantazēju, dzīvoju, palīdziet man pafantazēt, kā nu kuram patīk ceļot, droši ierakstiet čatā. Ja? Piemēram, dzīvoju viesnīcā ar skatu uz jūru, ultra all inclusive, ar tīriem skaistiem numuriem, ar ikdienas apkopē, ar ļoti draudzīgu personālu, ar ļoti garšīgiem ēdieniem un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Jo vairāk jūs safantazēsiet, šādi es gribētu noteikt, ja? Jo detalizētāk izrakstīsiet, jo vairāk jūs zināsiet, uz ko jūs gribat tiekties. Kas jums ir interesants, kas jums ir sasniedzams, kas jums ir tas, kas liek jums justies labi. Tik tālu, kā jums liekas, ir sarežģīti? Vai ir sarežģīti sapņot, vai ir sarežģīti uzstādīt mērķus? Uzlieciet man čatā lūdzu plusu, ja tas nav grūti, un mīnusu, ja tas ir grūti. Kad apmēram bāc, neko nesaprotu, kā te pareizi tagad rakstīt mērķus, no kura gala sākt, kāpēc vispār tas ir jādara, ja? Jā, paldies, redzu, plus.
Tieši tā, nav grūti, ticiet man, ja, un jo vairāk jūs sapņosiet, jo vieglāk tas būs, jo savulaik, kad es pildīju vienu uzdevumu, bija jāuzraksta 100 mērķi. Nu, kā jums liekas, pie kura es biju apstājusies un vairs nezināju, ko es gribu? Nu, teikšu tā, nedaudz pāri 50 es tiku, tagad mani nevar apstādināt. Es plānoju nākamo gadu, es rakstīju par mērķiem 26. gadam, ja, aiziet, pagaid vēl šito, to, ja, tā kā sapņojiet un uzlieciet sev mērķus, jā, es redzu plus, tieši tā. Ejam tālāk. Nākamais punkts. Raksti tikai tos mērķus, kas ir atkarīgi no tevis. Ko tas nozīmē? Nu, piemēram, man šogad vidējais dēls beidz 12. klase. Mans mērķis nevar būt, ka es gribu, lai mans bērns pabeidz skolu. Ja? Tā ir mana vēlme. Protams, viņš pabeigs ļoti labi un viņš iestāsies universitāte un tā tālāk, bet tas nav atkarīgs no manis. Ja? Piemēram, nu, nevar būt tā, ka mans partneris sāk strādāt. Tas nav atkarīgs no jums. Ja viņš tomēr tā sarosīsies, atradīs darbu, aizies uz pārunām, ja viņš sev uzliks to pa mērķi, viņš strādās. Ja? Bet, ja jūs, piemēram, uzrakstiet, kad es veidoju vidi, kurā mans partneris redz iespēju attīstībai. Iet runa par dual-life partneriem. Ja? Tā, ka jūs, piemēram, pieslēdzat cilvēku un liekas, vai nu šīs tik strādās, es uzrakstīšu mērķi, lai tur partneris X, lai viņš šogad tur sasniedz, nezinu, tīm līdera statusu, jā, 3 mēnešu laikā, it kā uzrakstat konkrēti, kad var pat uzrakstīt, ka es redzu, ka mans partneris, vai es gribu, lai mans partneris sasniedz to un to, bet tas nav jūsu mērķis. Jūs varat izveidot tādu vidi, jūs varat atbalstīt, jūs varat palīdzēt. Jūs kā mērķi varat uzrakstīt, ka es palīdzu jauniem partneriem sasniegt tādu un tādu statusu, piemēram, 3 mēnešu laikā, lai viņi var saņemt ātros bonusus. Jā, tas ir atkarīgs no jums. Jūs varat reāli palīdzēt. Jūs varat sniegt konsultācijas, jūs varat runāt ar tiem partneriem, jūs varat uzjautāt viņam, vai viss ir skaidrs, vai kaut kas nav skaidrs. Tas ir atkarīgs no jums. Nākamais. Norāda mērķa vērtību naudā, kā man vienmēr gribās teikt, ja, bet skaisti tas skan summu vai resursus, jo, piemēram, kā man gribās jaunu mašīnu, ko nozīmē gribās, ko nozīmē jaunu, kas ir jaunu, vai tā ir no autosalona, vai tas ir konkrēts modelis, vai vienkārši jauna mašīna, vecas nosacīta mašīnas vietā, bet tas nenozīmē, ka viņa ir jauna tikko no salona, ka viņa vienkārši cita. Ja? Nu, man savulaik arī tāds piemērs no savas dzīves, ne pārāk veiksmīgs varbūt, bet jā, bija strādājusi daudz un dikti un vēl teicu, bāc, kā es esmu noguris, man tā gribās sapūsties vienkārši rokas augšā un neko nedarīt un arī virtuvē vajag izremontēt. Nu, ko es domāju, pirms 8 gadiem man nodega virtuve, nodega rokas, tā ka es staigāju rokam gaisā, jā, un tas man bija tāds ļoti labs paraugu variants, ja, kad vajag mērķus uzstādīt konkrēti un sapņot vajag vēl jo vairāk, vēl konkrētāk. Jo šie mērķi un sapņi ir viņam tāda tendence, viņi piepildās. Piemēram, ja jūs rakstat, ja, kad es biežāk ceļoju ar ģimeni, piemēram, biežāk nekā tagad, vai arī norādot uzreiz, kad es 3 reizes gadā ceļoju ar ģimeni un, pieņemsim, ģimenes budžets ceļojumiem man ir, nu, piemēram, nezinu, tur 1200 eiro. Nu, pilnīgi uz dullo tagad rakstu, ja? Tas ir konkrēts. Vai arī es braucu ar jaunu automašīnu, kuras cena ir tur no 20, piemēram, līdz 25 000 eiro. Piemēram, ja? Nu, tad jau ir skaidrs, vai viņa ir tikko jauna, vai no salona, vai viņa ir mazlietota, jums parādās naudas izteiktā piezīme. Un tas patiesībā ļoti labi strādā tad, kad jūs arī paši priekš sevis mēģināt saprast, kas tas ir jauna mašīna. Vai kas tas ir, gribu labi ceļot, labi dzīvot, ko nozīmē labi. Nosakiet to caur naudu vai caur resursiem, kas jums ir vajadzīgi, lai to mērķi sasniegt. Nākamais, manuprāt, ļoti svarīgs moments, nosakiet termiņus. Vai tas ir gads vai mēnesis vai datums, ja? Vai, piemēram, ka jūs vienkārši rakstat, kad, kaut kad es jau gribētu aizbraukt uz Parīzi, būtu jau labi, nu tad uzrakstiet, kad līdz 26. gada decembrim es apmeklēju Parīzi. Piemēram, braucot ar ģimeni, kompānijas apmaksātā ceļojumā, jā, tagad jau es tā nedaudz fantazēju, bet kāpēc ne? Kāpēc ne? To jau nekad nevar zināt. Vai arī, piemēram, tā kā iepriekš minētā, piemēram, kad es komunicēju ar saviem partneriem un palīdzu viņiem sasniegt tīm līdera statusu, piemēram, 3 mēnešu laikā. Vai tas ir reāli? Kā jums liekas?
Uzrakstiet man čatā lūdzu plus, ka tas ir reāli, mīnus, nē, ko tu runā, tas nav reāli. Tīm līderu pozīcija 3 mēnešu laikā. Vai tas ir reāli? Ja kāds atcerās, cik ir vajadzīgi punkti, arī droši lūdzu uzrakstiet. No, kādu jūs malači, es redzu, jūs rakstat, jā, plus, tieši tā, tas ir reāli, jā, plus, jā. Ja 3 mēnešu laikā var sasniegt arī tīm līdera statusu. Kāpēc ne? Jūs taču atceraties, ja, ka tas nenozīmē, ka pašam jāpieslēdz daudz cilvēku. Jūs varat strādāt ar komandu, jūs varat iemācīt dublicēt, un tad arī jūsu cilvēki aicinās jaunus cilvēkus, un tīm līdera status ir pilnīgi reāla lieta. Nākamais moments. Kādreiz, es teikšu atklāti, es nerakstīju mērķis. Man likās, es jau tāpat zinu apmēram, ko es gribu un tā tālāk, bet kopš sāku rakstīt, mērķiem parādījās tāda ļoti laba tendence izpildīties. Pirmkārt, izpildīties ātrāk, jo viņi ir kļuvuši konkrēti, un otrkārt, vispār piepildīties. Un vēl, kas ir ļoti svarīgs moments, tad, kad jūs esat uzrakstījuši, pieņemsim, kaut kāda speciāla kladīte, kas ir tikai mērķiem, vai kaut kāds blociņš, vai vienalga datorā, ka tas ir atsevišķi fails, ko jūs tur darat, ja? Ik pa brīdim paskatieties tur. Paskatieties, ko jūs esat uzrakstījuši. Un, piemēram, ja jūs esat jūnijā pēkšņi atveruši un ka jums tur, 200 mērķi un no tiem ir tikai, 30 ir piepildīti, ja? Kādas jums var rasties domas, kā jums liekas? Vai tas varētu būt tāds labs atgādinājums par to, ka, es taču te sēdēju, ieplānoju to un to. Šito es vēl varu paspēt, šito es varu, tas man vairs nav aktuāli, ja? Jo mērķu revīzija arī ļoti tāda forša lieta. Lūk. Tātad arī ļoti svarīgi pierakstīt, ja, lai kā brīžiem gribās, es taču zinu, ja, es gribu kļūt par miljonāri. Brīnišķīgs mērķis, ja. Ja mēs tagad paskatāmies caur to kontekstu, ko es jums stāstu, vai tas vispār izskatās pēc mērķa. Šeit man arī tāds smieklīgs gadījums ar bijušo darba kolēģi, kurš savulaik daudz gadus atpakaļ arī teica, es gribu būt miljonārs. Man viss pārējais ir atšķirīgi, jo tiklīdz man būs miljons, es varu nodrošināt visu un nav svarīgi, man ir svarīgi tikt pie miljona. Un ko jūs domājat, savulaik viņš bija aizbraucis uz Baltkrieviju, neatceros tur cik dolāriem kabatā, un tad rezultātā viņš tur bija dabūjis pāri pa miljonus, tas bija tie zaķīši, ja, tā valūta, neatceros, kā viņi saucās, viņš pat uztaisījis bildi apmēram, esmu miljonārs. Viss, tava vēlme ir piepildīta, dārgais. Kas tālāk? Ko tu tagad vari sasniegt, ja? Tāpēc rakstam konkrēti. Ko jūs gribat, kā jūs gribat, un vēlreiz atceramies par to, ka nosakam gan termiņus, ja, gan izteicam naudā. Šajā svarīgi kontekstā patikpat, cik katrā valstī sava valūta, uzrakstiet arī kādā valūtā. Jo, redziet, bija mums tāds zaķīšu miljonārs, tā mēs viņu arī nosaucam, pie tam viņam pēc tam pielipa, ja, tā iesauka zaķīšu miljonārs. Tieši tā, miljonārs tu esi, bet vienu savu iespēju tu jau esi izmantojis. Nākamais moments, kas ir svarīgs? Sāc rīkoties jau tagad, it kā mērķis būtu tuvu. Ko tas nozīmē? Diezgan pavisam vienkārši. Piemēram, ja jūs sapņojat par automašīnu, aizbrauciet uz salonu, aizbrauciet uz autoservisu, piemēram, aizbrauciet un paskatieties uz to mašīnu ne tikai bildi internetā, bet arī dzīvajā. Pamēģiniet testa braucienu. Pamēģiniet, kā jūs jūtaties tajā mašīnā, vai viņi jums patīk, vai apmierina. Kādas būtu sajūtas, ka jūs sēdētu savā sapņu auto, kā jums liekas? Uzrakstiet man droši čatā, kā jūs justos tad, ja jūs atnāktu un redzētu, vienalga, vienam tas ir balts, vienam melns, citam sarkans, ja, citam, zaļš ar pumpiņām, tas auto, vienam benzīns, vienam gāze, vienam automāts, vienam mehānika, bet jo precīzāk jūs uzrakstīsiet, jo lielāka iespēja pie tādas mašīnas tikt. Kādas varētu būt sajūtas, ka jūs sēdēsiet savā sapņu auto? Kaut gan pagaidām viņš nav jūsu. Droši uzrakstiet īpašības vārdu vai sajūtas, ja? Kā tas var būt? Spējiet iedomāties, ka jūs ilgi domājat par automašīnu, bet jūs pie tās pat nepienākat. Jo ir bijis arī tā, kad ir manā dzīvē bijušas situācijas, ja, kad cilvēki tuvākie sapņo, saka, klausies, bet es aizgāju, pasēdēju tajā autiņā, man nebija labi. Mans sapnis vienkārši ir izbeidzies, pat nepaspējot sākties. Jā, es lasu sajūta, ka man, labi, ļoti laba sajūta, ka man
ka mans un smaržo pēc jauna, ir ļoti laba sajūta, ērtība. Tieši tā, ir ērti, ir patīkami, ja jūs sēdēsiet un skatīsieties uz to stūri vai uz to paneli un liksies, ai, dieniņās, cik forši, jā, jo tā ir arī zināma brīvība un sapņu piepildījums. Nākamais, piemēram, ja, par mājām, par dzīvokļiem, nekautrēties. Nekādā gadījumā, ja jūs redzat sludinājumu kaut kādu un liekas, nu šīs ir pilnīgi mans sapņu dzīvoklis, aizbrauciet, paskatieties. Ja, jums nav jāpērk uzreiz, nav jāpērk, bet jo precīzāk jūs būsiet savu sapņu un mērķu pierakstīšanā, jo vieglāk jūs dabūsiet to, ko jūs gribat. Jo arī ir dzirdēta pieļauju domu, kad ir jums šādas situācijas, ja, kad cilvēks staigās iekalojas, vai šitāds trīsistabu dzīvoklis, tik forši draudzene teica, ka tur ir liela istaba, ka tur ir loģija, ka tur tas. Jūs aizbraucat uz salsmaizi, piemēram, un skatāties, un liekas, nu nē, nu man tā īsti nē, kaut kāda tā loģija baigi mazā, un tā virtuve te ir apvienota kaut kā, nu paga, un guļamistaba tur 2 uz 2, ja tur knapi gultu ieliec un staigā gar sāniem. Nu, katram ir savs. Tāpēc aizbrauciet, paskatieties. Meitenēm bieži vien piemērs pa kleitām, ja? Man pašai pa brīžam tā ir. Es staigāju, ieraugu skatlogā, liekas, vai cik forša kleita, vai cik forša. Bet tagad es daru ļoti vienkārši. Es griežos tajā veikalā iekšā, es uzlaikoju to kleitu, nu, un gadās tā, vai nu jā, super, der, baigi labi, un tad visas uztraukumi un nevajadzīgas darbības atkrīt, vai nu ir tā, ka liekas, nu nē, šitas spiež, te pa īsu, te pa garu, te pa brīvu, te, nu īsti nav, rekus tā manikena bija foršā. Ir bijis jums tā? Ielieciet droši man čatā par kleitu, piemēram, ja? Vai ir bijis tā, ka tas, ko jūs redzat no ārpuses, nu nemaz nav tā, kad jūs ienākat iekšpusē un uzlaukojat. Un tad ir kaut kā mierīgāk, nu vismaz man ir mierīgāk, liekas, nu ir miers, jā, es redzu īkšķišs, tieši tā, bet pielaikojot to kleitu šajā gadījumā, pielaikojot to mērķi uz sevi, ja? Un nevajag domāt, ko pa mani padomās. Es taču atbraucu un cilvēks domā, ka es pirkšu to māju vai to auto. Jums ir visas tiesības vienkārši arī apskatīties. Vienkārši, lai būtu tuvāk savam mērķim. Jā, es redzu, ir īkšķīši un plusiņi, jā. Tieši tā. Nu, nākamais, ja. Es domāju, ka šo gan daudz izmantojas, piemēram, zinu, ka Daina pilnīgi droši viņa mums ir rādījusi. Atceraties, ja mums bija tikšanās Jelgavā, izveidojot vizuālos atgādinājumus. Vizuāli atgādinājumi par saviem mērķiem. Kas tas var būt? Uzrakstiet man lūdzu čatā, es pagaidām neteikšu neko, ja, es labprāt palasīšu, ko jūs rakstat, kas varētu būt, jeb kas ir tas, varbūt, ko jūs jau izmantojat, vizuāli atgādinājumi par saviem mērķiem. Kas ir tas, kas jums, piemēram, ik pa brīdim uzdurās skatiens, ja, vai jūs tur atvelkat atvilknīti un paskatāties, ja, kas tas varētu būt? Kolāža, jā, Daina, paldies, kolāža, kas vēl? Olimpiskās spēles, kādā veidā? Foto, jā, tieši tā, foto tas arī var būt, jā, mandala, burvīgi, jā, kas vēl? Mūsdienu tehnoloģijas ļauj ļoti daudz ko izdarīt, ļoti daudz, jo mums arī būs man tāds neliels uzdevums jums arī, pavisam vienkārši, jā, bet droši, jā, kas vēl varētu būt tāds, kas ir vizuāls atgādinājums tam, uz ko jūs tiekaties, tas, ko jūs gribat sasniegt. Kolāži ir ļoti izplatīts, jā, un tas tiešām, tad, kad jūs gatavojat kolāži, jā, jūs patērējat vairākas stundas, pieļauju domu, jā, lai sastādītu kolāžu, lai padomātu par saviem mērķiem, ko jūs gribat, kā jūs gribat, un jā, tas piepildās. Jā, bet, jā, es redzu vēl kaut kas, jā, raksta, ar mākslīgo intelektu veidots foto arī, jā, tieši tā arī šeit tehnoloģijas nestāv uz vietas. Bet redziet, tas tikpat labi varētu būt bildes gan telefonā, gan datorā. Šobrīd tas zirgs, ko jūs redzat, jā, nākamais ir mans zirgagāds, un man precīzi tāda pati bilde ir kā fona telefons. Ja? Es aizsūtīšu skrīnu, ielikšu čatā un palūkšu arī jūs, ja kādam, pieņemsim, telefonā šobrīd ir jauna bilde, ielikt iekšā mūsu aktualitāšu čatā. Jo šis arī ir atgādinājums, telefons mums visiem ir rokās katru dienu, katru dienu pilnīgi noteikti gribās teikt. Ja? Un šādā veidā arī
mēs varam sev vēlreiz atgādināt to, uz ko mēs tiekamies. Jā, tas varētu būt kolāža, kā jūs pieminat, uz sienas, pie leduskapja. Jā, cik bieži mēs ejam pie leduskapja? Diezgan bieži, jā. Jā, kā es jau minēju, fona attēls telefonā nav svarīgi, kur tas ir. Vai daži liek zīmītes, vai daži liek makā, vai daži liek nu, tur, kur viņi, nezinu, uz darba galda pieliek kaut ko, jā, vai tā ir uzlīmīta, vai tas ir kaut kāds teksts, ka jums atsaucās. Pilnīgi droši izveidojiet to atgādinājumu tādu, kas jums uzrunā. Nu, lūk, mīļie draugi, un šovakar man jums būs tāds uzdevums lūgums uzrakstīt 10 mērķus un padalīties čatā. Mūsu aktualitāšu čatā nav jāraksta tie mērķi publiski. Ja gribat, varat arī uzrakstīt, protams, ja, bet vienkārši padalieties čatā. Esmu uzrakstījusi 10 mērķus pēc jaunas tehnoloģijas, vai arī gatavs mērķi ir uzrakstīti. Vai, nu, vienalga tas formulējums varētu būt de jebkurš. Galvenais, lai tie mērķi ir uzrakstīti. Kaut vai 10. Un ticiet man, ka jūs sāksiet vienalga, vai tas ir dual-life kontekstā, vai tas ir pa dzīvi, ja, tad attiecīgi, ka jūs sāksiet piedomāt, izmantojot šo tehnoloģiju. Vēlreiz atgādināšu, ja, ar ko viņi sākās. Tad attiecīgi visi mērķi mums sākās ar to, kad rakstam no sevis, es vai mēs, rakstam jau tagadnes formā, pozitīvi, bez visādiem iebildumiem un negatīviem brīnumiem. Ja. Rakstam jau tā, ka tas jau man jau ir. Es pelnu, es daru, es braucu, es staigāju tur, nezinu, ja jūs gribat, piemēram, sākt staigāt, ja, es gribētu nākamgad sākt staigāt, peldēt, nezinu, vingrot. Rakstiet, es staigāju katru dienu tur tik un tik, es eju uz basēnu tik un tik un jūtos tur pacelāta, gandarīta un tā tālāk. Maksimāli detalizēti. Un rakstam tikai to, kas ir atkarīgs no manis. Ja, no manis personīgi. Es gribu, lai mans vīrs tur izdara to un to. Nu, jautājums, vai viņš to grib, tas nevar būt jūsu mērķis. Ja? Tad neaizmirstam par naudu un vērtību, terminus noteikti, ja? Lai tas nav kaut kāda varbūt, bet konkrēti. Kad, kāpēc un tā. Pierakstam. Ja, kas ir ļoti svarīgi. Un, attiecīgi, lai tas arī mums vizuāli visu laiku ir atgādināts, un tas, kad rīkojamies tā, kad mērķi jau ir sasniedzami. Nu, šāda man būtu informācija. Vai jums bija noderīgi, vai jūs uzzinājāt kaut ko jaunu, vai jau varbūt kaut kas ir pierakstīts. Es redzu, Inta jau sēž, jau kaut ko pieraksta, ja? Jā. Paldies par sirsniņām. Lūk, un tagad es... Ar šo tādu interesantu, manuprāt, ļoti interesantu un svarīgu tēmu es arī pabeigšu šo zūmu un ļoti gaidīšu aktualitāšu čatā par to, ka jūs sev, ne man, ne priekš kāda cita, jūs sev esat uzrakstījuši 10 mērķus. Paldies un lai izdodas!